Kāpēc mēneša pārtraukuma, bet pirmais uzbrukums Baronam. Jāspēlē. Jevgeņijs Kašuškins samērā viegli tiek pie brīva metiena. Es gan teicu, ka Madaram pirms pašas spēles sākuma, ka loktīvākais ASK komandas rindās. Un Armands Šķēlis savā ierastajā stilā. Arī 2/4 noslēdz ar saviem metieniem precīziem. Tagad Valtersiena. Tā kā tas nav neparasts gadījums. Te Breks no... Cik arī pats par sevi, tas ir redzams pilnīgi vizuāli. Un Sandis Valters šeit vēl kā var iet uz priekšu. Ir izdevies samazināt starpību būtiski un Boškevics aiziet par visam laukumam un vēl 2 punktu. Un pie Miliča. Ceraniņš met 3 punktu. Nekļūst spēle pēc kārtas. Viņš ir precīzs. Arī brīvs metiens, Grāfs. Nobloķē viņu metienu Skirmans. Breks nobloķē viņu metienu arī. Tas Skirmans. Un Grāfs aizskrien līdzi. Un kopējiem spēkiem Riedz mantu. Alters iet cauri. Ļoti skaisti. Ir izrādījusies ASK komandai. Lielisks Šķēlis piespēle Rolendam un 2 punktu Buškevicam. Buškevics met 3 punktu un precīzi. Un tagad Skirmans par Grāfu. Un tas metiens uzbrukumā vēl varētu spēlē Artis Vecvagars. Lūk, tagad. Tā ir kāda pār. Tiešām šeit atkal no otras puses. Šādi metot var pretiniekam sagādāt piezīmi vēl. Ātri pāri uzbrukumā ASK nav atpakaļ. Brīvs 3 punktu Maršalam. Garām Ceraniņš izsīm bombu. Kāpēc ir tāds uzbrukums? Ceraniņš Bērziņam. Bērziņš nemet. Šķēlim iemet. Un ASK savukārt Andrukaits izpild pirmo metienu. Ultram 3 sodi. Ārā Bērziņam 3 punktu. Lūk. Grozāk. Sandis Boškevics it kā apspēlē Mārtiņu Kravčenko, bet Armands Šķēlis ir īstajā laikā un vietā. Un Boškevics jau brīvs var mest. Nav precīzi. Iemet 2 stāvos pirmajā puslaikā, tagad netrāp Viļums. Arī viņš nav precīzi. Grafs vēl vienu bumbu izcīnīt, un vēlreiz garām, un bumbu Ceraničam, un Buškevics vēl tur. Šķēlis šoreiz aiziet līdz grozam un precīzi. Gan savu piecinieku nemaina, vai šoreiz, šoreiz tomēr ir precīzi. Sandis Valters pirmo 3 punktu šai spēlē. Paspēja Buškevics notvert bumbu, tāds... Kādu metienu viņš iemet! Tagad jau iespēja Baronam pretuzbrukumam. Šeit viss izdodās. Smīgi piespēle Miličs. 6 sekundes, grūts metiens, bet precīzi. Breks izcīna bumbu, jā. Šķēlis izspēlē Kravčenko brīvs metiens, 3 punkti. Tad, kad vajag, tad arī iemet. Tiek spēlēts šis double-tip. Viss ir tīri. Arī šeit. Un kam piezīm? Laiks iet uz priekšu, uzbrukumu laiks iet uz priekšu. Tūlīt ar Baronam būs Skaitīs vai neskaitīs? Neskaitās, Gros neskaitās. 9 sekundes, 8 sekundes līdz... Un bumba ir zaudēta. Visu laiku Barons bodam ar bumbu. Jā, Šķēli iemet pēc pārkāpuma. Nebūs, neskaitīsies arī šis metiens. Otrā sodmetiena. Tagad Šķēlis 3 punktu atkārtot. Neizdodas šo gājienu Gulbis iemet. Gros skaitās 68, 66. Dāmas un kungi, 1. maijā 20:20:00 viss